vai ieguldīšanai nepieciešams augstas intelektuālās spējas? Īsa atbilde visdrošākais, kad ir jā, bet te ir tā lieta, ka daudziem ieguldīšana liekas tāda pati joma, kā piemēram, nezinu, sports vai kaut kāda inženieru zinātne, kur tiešām cilvēka konkrētai kapacitātei un spējām ir tieši sakarība ar viņa rezultātiem. Piemēram, jūs esat izcils skrējējs, jums ir izcils talants un jums ir ļoti laba infrastruktūra, kur trenēties, jūs skriesiet ātrāk un jūs izspēdīsiet maksimumu no savu talantu. Bet ieguldīšana tā nenotiek. Tas nav tā, ka jums ir augstāka intelekta kapacitāte, jūs būsiet gudrāks, jūs varēsiet labāk analizēt, pieņemt labākas investīciju lēmumus un būsiet veiksmīgs investors. Tas tā nenotiek. Man te ir viens uzskatāms piemērs. Mūsdienu finanšu institūcijas. Šīs institūcijas savstarpēji un katra individuāli koncentrē gan intelektuālos, gan tehnoloģiskos, gan ekonomiskos resursus, kas ievērojami pārspēja daudzas valstis, starptautiskas organizācijas, zinātnes centrus un ko tik vēl ne. Wallstreetā ir lielāks kapitāls nekā mājas, ka jebkur citur. Un, neskatoties ne uz ko, tas nav paglābis Wallstreets milžus no krīzēm un bankrotiem. Ir tādi piemēri kā long-term capital management, vai tas pats Lehman Brothers, kas bija bēdīgi slavens ar tā teikt finanšu krīzes triggeru, kuri koncentrēja tos pašus visgudrākos cilvēkus istabā, un viņiem bija pilnīgi viss, ko var iedomāties. Viņiem bija vislabākie resursi, visvairāk naudas, visgudrākie cilvēki un visaugstākajā pakāpē. Un viņi tik un tā bankrotēja. Un viņi to izdarīja fenomenālos veidos. Nu, es pastāstīšu par tiem zināmākajiem bankrotiem visdrīzākais atsevišķā video atvis, viņi arī man ir angliski. Bet ko es gribu pateikt? Šeit ir viena milzīga lieta. Mēs, ieguldot, strādājam ar vienu faktu, kas ir nākotne, un nākotne savā būtībā ir neparedzama. Tāpēc, neatkarīgi no tā, kāda ir cilvēku vai institūcija resursi, viņi nevar būt jebkāda veida priekšrocībā pār jebko citu, tāpēc, kad mēs būtībā strādājam ar neparedzamu lietu. Un tāpēc, ja jūs cenšaties ieguldīt savu intelektuālo kapacitāti, lai kaut ko prognozētu, būtībā jūs izlaižat to visu pa vēju, jo tam nebūs nekādas priekšrocības. Tāpēc sakot par to ieguldīšanu intelektu vienkāršinājot ir tā, ka tas nepalīdz, ja jūs to nemākat izmantot pareizi. Un ko tad tā vietā vajag darīt? Nu, ir daudz vienkāršākas lietas, ko darīt. Pirmkārt un galvenokārt, ko es teiktu, kas ir jādara. Ir jāsaprot savas spriestspējas limiti un savu intelektu limiti. Un pat visveiksmīgākie investori jums pateiks tieši to, ka jums nevajag augstu IQ, lai ieguldīt. Lai gan ironiskā kārtā paši veiksmīgākie investori ir viena no gudrākajiem cilvēkiem, kurus es zinu. Vienalga, vai tas ir James Simons vai Warren Buffets. Tur nav zemes IQ un par to laikam nav šaubu, bet tas pats Warren Buffets, es būtībā viņu tikko pārcitēju to, ka es teicu, ka jums nevajag augstāko IQ, lai nopelnītu finanšu tirgos. Jums vienkārši jāsaprot loģiskas lietas un loģiskas likumsakarības, un uz to jābalstās. Tas ir veiksmīgs ieguldīšanas pamats. Un būtībā, ieguldot, zinot to, ka jūs neko nezināt, jūs būsiet daudz veiksmīgāk nekā tad, ja jūs centīsieties būt gudrākie cilvēki. Smartest guys in the room. Tas baigi latviski netulkojas gudrākie cilvēki istabā. Bet tā tas būs. Jo tie gudrākie cilvēki istabā, kā es arī kaut kādā ziņā iepriekš teicu, cenšas balstīties uz finanšu tirgu prognozēm un cenšas izveidot superkompjuterus, kas varētu prognozēt, ko tik vēl neprognozēt, ko tik viņi var neprognozēt, bet beigās viņiem lielākoties no tā nesanāk nekas. Un tāpēc viņi ir sliktākā pozīcijā nekā tad, ja viņi nedarītu neko. Kā tas varētu tā vienkāršāk tikt pārtulkots neprofesionāli? Nu, tas ir būtībā tas, ko es visiem stāstu un visiem mācu. Ieguldiet visiem saprotamos fondos, kas sako lielākajiem akciju indeksiem. Nedomājiet, ka jūs mācēsiet izvēlēties labākās akcijas. Nedomājiet, ka jūs zināsiet, kas notiks pasaulē, tāpēc nemēģiniet prognozēt izēvielu vai valūtu kursu cenas. Ja jūs gribat nodarboties, vienkārši sekojiet trendiem, jeb cenu kustībai. Un izmantojot tādas vienkāršas lietas, kā tāpat trendu sekošana vai indeksu ieguldīšana, jūs nopelnīsiet naudu. Varbūt jūs nenopelnīsiet visu naudu uzreiz, bet tādas vienkāršas pieejas, tādas vienkāršas stratēģijas dos rezultātu. Un tas ir ticis pierādīts neskaitāmas reizes vien. Un pats uzskatāmākais piemērs īstenībā. Jā, es pateikšu to pašu uzskatāmāko piemēru šim visam.
Pastēties, kā pelna mutual fondi, ieguldījumu fondi un kā pelna hedge fondi pret to, kāda ir kopēja tirgus ienesīguma tajos pašos tirgos, ko viņi strādā. Ko es ar to gribu teikt? Ieguldījumu fondi un hedge fondi, kas iegulda akcijās, lielākoties nepārspēja akciju indeksus, kas nozīmē to, ka cilvēks, kas 100 eiro mēnesī ieguldīs parastos akciju indeksos un par to aizmirsīs, pelnīs labāk nekā gudrākie džeki istabā. Tas ir cold hard facts. Un to ir ļoti grūti apstrīdēt. Un tāpēc saprotiet tos faktus, saprotiet tos varbūtības, saprotiet tos limitus, un jums būs daudz labāks ceļš, kā nopelnīt. Un tāpēc aiziesim uz nākošo tematu šajā visā topikā un pastīsimies, ko tad gudrākie džeki istabā, kam ir visvairāk smadzenes un visvairāk resursu, īstenībā var izdarīt. Un kur tie paši gudrākie no gudrajiem iegulda un ko viņi dara tajos gadījumos, kad viņi ir veiksmīgi. Neviens no viņiem neprognozē finanšu tirgu un nestāst, ka viņi ir gudrākie. Tas, ko viņi dara, vienkārši ir noķer, tā nav vienkārši atbilde, bet viņi, teiksim tā, noķer tirgus anomālijas. Viņiem ir superkompjuteri un resursi, kas var pateikt, ka valūtas cenām vai kaut kādām izēvielu cenām ir kaut kādi, teiksim tā, viņas ir nepareizi novērtētas. Ja? Vienā biržā vai tā īsti vairs mūsdienās nav, bet vienā biržā viens un tas aktīvs var maksāt nekā citā biržā, un viņi to cenu starpību var noķert. Vai, es negribu teikt nianses, bet ir tāda lieta kā carry trade, ir tāda lieta kā carry trade, visādas spot trading un future curve un visādas tamlīdzīgas specifiskas lietas, kas ir vairāk zināmas profesionāļiem, bet ik pa laikam tie instrumenti, ko es tikko stāstīju, būtībā nodrošina cenu kustības un cenu izmaiņas starp dažādām izēvielām un akcijām un arī valūtām, un bieži vien, kad ir ļoti liels krīzes vai ļoti liela kāpuma vai krituma, viņi var būt nenovērtēti un pārvērtēti. Un tas būtībā gudri saucās statistiskā arbitrāža un market makings, un uz to viņi pelna naudu. Visi lielie fondi, visas lielās bankas, kas gadu no gadiem ir ļoti ienesīgas, būtībā nekad neprognozēs tirgu. Viņas pelna uz anomālijām ar market making un arbitrāžu un algoritmisko tirzniecību. Viņas zina, ka viņas nezina. Un te ir tas atkal paradoks, ka paši dumjākie cilvēki, kur ir finanšu tirgos, kā vispār tur nevajadzētu būt, cenšas izmantot tieši tos pašus instrumentus un cenšas viņiem strādāt. Viņi tirgo vai nu binārās opcijas, vai nu futures, vai nu parastās opcijas, vai kaut kādas spot leveraģētas trades. Tieši tādās pašās metodēs, kā viņi domā, kā strādā institucionāli investori un cenšas viņus kaut kādā ziņā, cenšas uz to nopelnīt. Bet es jums varu pateikt noslēpumu, nē. Es ieraudzīšu kādu banālu vienkāršu trading stratēģiju, kas ir bezmaksas kursos kā super secrets, kā nopelnīt. Tas nebūs veids, kā jūs to izdarīsiet, tāpēc, ka lielie institucionālai fondi un bankas ar īstermiņu treidiem pelna gadu desmitiem, un viņi ir iztestējuši pilnīgi visas lietas, ko jūs zinat un ko jūs vēl nekad nezināsiet. Tāpēc lineārā veidā nopelnīt nevar, bet atrodot tirgus neefektivitātes un tirgus anomālijas, var nopelnīt. Un te man ir jāatvainojās par tiem skaidrojumiem, jo es īsti nevaru izstāstīt, kas ir carry trades vai kas ir future spreadi un kas ir visādas tamlīdzīgas lietas un kā opcija pricing strādā un vēl neskas tamlīdzīgais. Baigi neiedziļinoties niansēs. Jūs neesat profesionāļi, jums īstenībā to nevajag darīt. Tikai, ko es gribu teikt? Necentieties prognozēt tirgu, necentieties būt gudrākiem. Saprotiet vispār pieņemtas kopsakarības starp finanšu tirgiem. Un, ja jūs negribat tam veltīt visu laiku un uzmanības, ieguldiet treņu sekošanas sistēmās vai sekojiet līdzi akciju indeksiem vai kādām pierādošām stratēģijām. Jūs izdarīsiet labāk nekā jūs jebkad varētu izdarīt. Ja jūs esat profesionāls un tiešām jūs domājat, ka kaut ko mākat, tad jums jāsaprot to, kā veidojās cenas visādiem finanšu instrumentiem un kā vispār ir tehniski iespējams noķert tirgus anomālijas ar to. Bet, tas otrais jau ir pavisam cits stāsts un ar pavisam citu pieeju. Tā kā tas bija tāda neliela atkāpe par intelektu un finanšu tirgiem, un īsumā tas arī tas, ko es varu pateikt. Nē, intelektuāli ir tikai limitēta nozīme, un tam viennozīmīgi nav nekādas priekšrocības, ja jūs gribat garantēt nākotni. Ja nākotni neviens nezina, tāpēc ieguldiet indeksu fondos. Ja jūs neesat profesionāli, ja esat profesionāli, tad centieties ķert tirgus anomālijas, jo tas ir vienīgais veids, kā gudrie cilvēki uz to nopelna. Tā kā paldies, līdz nākamajam video.